Krāslavas novada muzejā pils pagalmā notiek muzeja nakts. Mēs visus gaidām un aicinām piedalīties kopā, ne tikai apskatīties ekspozīcijas, bet būt kopā, sarunāties, satikties. Šodien mums ir, protams, vaļā visas ekspozīcijas un izstādes. Šodien arī ir koncerts. Mēs arī gribējam tādu īpašu atmosfēru, tāpēc arī mums tāds fotozona pie pils ir, tāda balta zvaigzne mums arī. Tad, protams, arī kulinārais mantojums šodien var baudīt, amatnieki piedalās un arī koncerts notiek. Šo kolekciju izveidoja mana meita Olga Gribule. Viņa šeit piedzima, mācījās, bet tad aizbrauca uz ārzemēm, uz Angliju. Tur viņa dzīvo jau 20 gadus. To, ko mēs šeit redzam, viņa krāja 17 gadus. Tas ir porcelāna lelles dažādā izmērā. Mazākā 3 cm, lielākā metru gara. Katrai lelītei ir sava emocija. Kāda mums vērīgi uzluko, kāda ir skumja, cita smaida vai arī raud. Katrai ir savs garstāvoklis. Es šeit strādāju jau 9 gadus. Kura lelle kolekcija jums patīk visvairāk? Visas lelles ir īpašas. Tas nav vienkārši leļu sakopojums. Te katrai lelle ir savs stāsts. Esmu jau cienījamā vecumā, vecmāmiņa, tāpēc man īpaši tūs ir vecmāmiņas tēls. Kāds tam nepievērš uzmanību? Vairākumam apmeklētāju patīk jaunās, skaistās lelles, bet man patīk vecmāmiņas. Tie ir cilvēki, kuri ļoti mīl mazbērnus. Dažkārt pat vairāk nekā savus bērnus. Mēs redzam interesantu sižetu. Vectētiņš apskāvis savu vecmāmiņu, arī mazmeitiņu, ir apmierināts un laimīgs. Laimīgas ģimenes sižets, nodzīvojuši ilgu mūžu, redzam, ka mīl viens otru un savas atvases. Man šī kompozīcija patīk vislabāk. Atvainojiet, bet tā tas ir. Kāpēc cilvēkiem ir vērts to apskatīt? Mēs visi nākam no bērnības, mēs visi bērnībā rotaļājamies. Protams, šādas lelles mums nebija. Mums tās bija vienkāršās, bet šīs ir ļoti skaistas. Ar tām ir ļoti interesanti spēlēties. Kāds ir interesantākais stāsts vai eksponāts muzejā, ko ir vērts apmeklēt, paskatīties? Mans mīļākais priekšmets ir zīmolgredzens. Viņš ir no 14. līdz 16. gadsimtam, un viņš tika atrasts salīdzinoši nesen, bet interesantākais ir tas, ka tātad uz viņa ir attēlota burulaiva, un mums ģerbonī ir burulaiva, bet uz to laiku, kad veidoja ģerboņa dizainu, šis zīmolgredzens vēl nebija atrasts, un tad sanāk gan pagājušā gadsimtā, gan 14. gadsimtā cilvēki par Krāslavu domāja vienādi, par šo te burulaivu, kas simbolizē Krāslavu. Pēdējā iespēja darot! Ļoti liels prieks redzēt, ka tiešām ir atsaucība, ka cilvēki atnāca un izbauda, tūlīt sāksies koncerts, ir baigi labi mākslinieki. Un, jā. Mums emocijas ir ļoti, ļoti pozitīvas emocijas un esam iedvesmoti un patiešām šeit ir ļoti skaisti. Un mums ļoti patika un jā, izbaudījām gan braucienu šeit, gan izbaudījām katru mirklīti un katru vietiņu, ko mēs šeit pavadām. Jā, viesmīlīgu uzņemšanu. Jā, laiks lutināja brīnišķīgi un paspilgtināja šo dienu par visiem 100. Jā, pie jums ir lieliski, patiešām. Pie krūtīm sīt, Kas vislabāk raksturo Latgales virtuvi? Senie latgaliešu ēdieni, protams, jā. Mēs Andrupanis lauku sētā, ikvienam ir tāda iespēja tos nogaršot. Mēs cepam maizīti, tā jau tagadējo maizīti, tā kā mūsdienu parastajā krāsnī, bet vecajā krāsnī, jā, senajā. Tur mēs cepam tumšo rudzu maizīti arī, jā. Kuru ēdienu noteikti jānogaršo ikvienam viesim? Tie, kas brauc pie mums uz Andrupeni, es domāju, jānogaršo mūsu grūbu putra ar tā saucas pancaks ar cimusu. Tā ir gaļiņa, žāvēta sīpoliņa, grūbiņa zirnīši, kura varās 3 stundas. Kāpēc ir svarīgi saglabāt kulināro mantojumu? Protams, tas ir jāsaglabā, jo mūsu senči to ir saglabājuši priekš mums. Mums arī būtu jāsaglabā nākamajai paudzei. Thank you.
publika ir ļoti atsaucīga, jā, un bijām priecīgi uzstāties, jā, šeit šovakar. Bija feini. Galvenais, ka ne tikai dziedāja līdz, bet arī dejoja līdz. Par to mēs īpaši priecājāmies, jā, un pilnīgi pašiem gribējās kustēties vēl vairāk, bet, mazliet jādzied arī, vai ne? Tā kā. Par mazi arī Kāpēc šovakar nolemat apmeklēt muzeja nakti? Muzeja nakti mēs cenšamies apmeklēt katru gadu un regulāri sekojam jau laicīgi afišē, un līdz ar to izpētījām, ka diezgan interesanta programma, tāpēc ar visu ģimeni šodien esam šajā pasākumā. Tāpēc, ka tā ir tradīcija, es katru gadu apmeklēju. Jā, tieši tāpat katru gadu, kad esam uz vietas. Kas patika visvairāk šodien? Protams, ļoti patika bērniem aktivitātes, jo tas viņiem ir interesantāk nekā muzeja apmeklējums, bet principā šeit ir priekš katra vecuma atbilstošas aktivitātes. Koncerts. Man ļoti patika tā interaktīvā spēle ar QR kodu, kur vajadzēja uz jautājumiem atbildēt. Aicināšu jūs ātriņķi pabeigt un nodot savu vārdu uz vaļiem. Luīze Jefimova. Aplausi! 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 Lielāk aplausi! Aplausi! Yeah! Kā jūs raksturotu šī vakara atmosfēru vienā vai dažos vārdos? Ļoti mājīgi, mierīgi un tiešām sirsnīga ļoti atmosfēra. Man liekas, ļoti laba atmosfēra. Visi tādi priecīgi. Pozitīvi un laika apstākļi mūs lutina. Kāds ir interesantākais fakts par Krāslavu, ko jūs zināt? Par Krāslavu laikam 7 airi, kas ir tāds raksturīgākais Krāslavā ir, vai 5 airi. Manuprāt, interesantākais fakts, ko zinām, ļoti vēsturis, ir mūsu ģerbonis Krāslavas. Laiva ar 5 airiem, airu pāriem. Jā, es pievienojos, jā. Ko jūs nevēlētu Krāslavai un tās iedzīvotājiem? Izturību, meklēt prieku tamā, kas ir tepat, un izbaudīt to. Jā. Pirmkārt, mieru, lai mums ir visiem saulainas dienas bez uztraukumiem, radošumu, laimi, veiksmi. Būt pozitīviem, mīlēt savu pilsētu, rūpēties par savu pilsētu. Darba sparu un ticību tam, ka katrs mēs varam sasniegt to, ko vēlamies. Krāslavai mēs novēlam turpināt augt, turpināt kļūt vēl skaistākā, kā viņa ir vēl šobrīd. Es domāju, ka viss potenciāls viņai ir, un ko jūs gribat novēlēt? Es vēlos novēlēt ticību saviem spēkiem un to sajūtu, kad jūs esat īpaši. Un to saglabāt vienmēr sevī un izglītot citus par jūsu skaistumu, ko jūs arī šodien, es domāju, darat par jūsu vēsturi, par dabu, par cilvēkiem jūsu, un tas ir vienojoši, jā. Un to visu ar dziesmu, ar prieku. Tieši tā. Vai jūs šeit jūtaties droši dzīvojat pierobežas reģionā, ņemot vērā, šodienas ziņas? Jā, jūtos droši. Protams, atmosfēra nav tik patīkama, kā līdz šim ir bijusi, jā, bet kopumā es uzskatu, ka var dzīvot, var sadzīvot, pieskaņoties esošai situācijai un nekur neplānojam braukt projām un turpināt vienkārši dzīvot un pildīt savus plānus dzīves. Dažreiz pēdējā šonedēļ bija satraukums gan bērniem, gan mums visiem un darbā. Un par bērniem, kas brauc pie mums uz muzeju, jā, ir satraukums. Jā. Es domāju, ka droši, jo galvenais, ka mums paziņojumi nāk, jā, varbūt savas neērtības ir, bet tas dara tādu drošības sajūtu. Es personīgi par to tik ļoti nedomāju. Negribēju sev liekt baudīt šo skaisto dienu, un vienmēr ir ar labām domām, es domāju, jādzīvo. Jā, mēs braukājam pa visu Latviju un neatkarīgi, kur tas atrodas, tas ir mūsu uzdevums kā mūziķiem braukt un vairot šo te kopības sajūtu un ar dziesmu un deju
Un, jā, tā ir mūsu sūtība, un tāpēc mēs arī šeit esam un jā, cenšamies nebaidīties. Cenšamies atvest prieku un domas par labām lietām. Vai nebija satraukuma, ka, teiksim, gaisa brīdinājuma dēļ var atcelt pasākumu? Jā, protams, ka bija, jo pirms 4 dienas pirms tam katru dienu bija brīdinājumi un tāds. Mēs arī gaidījām praktiski vakar līdz pusdienām mēs gaidījām atļauju no pašvaldības un uztraukums bija, bet mēs vienalga gatavojamies. Jā. Tā situācija vispār ietekmēja dzīvi kā tādu? Pēdējā laikā ļoti ietekmē, jo mums, ņemot vērā, ka ģimene ir bērni, ir ļoti daudz bija ieplānots pasākumu, jā, un kuri tika atcelti, līdz ar to arī cieši ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, un ļoti daudz laika jāvelta bērniem, lai paskaidrotu, kāpēc ir radusies šāda situācija. Protams, jā, jau daudzas klasītes, daudzi bērni ir atteikušies. Bija ieplānota visa nākošā nedēļa, ka pie mums brauks bērniņi. Nē, atteica visi. Vai sanāca atnest prieku šodien? Tas jājautā, es domāju, šīs dienas apmeklētājiem, vai mums izdevās viņus iepriecināt. Bet es domāju, ka jā. Es domāju, ka mēs visur, kur mēs viesojamies, mēs atnesam prieku. Jā, bet nākot uz interviju pie jums jau paspēja vairāk cilvēki tiešām pateikties par brīnišķīgo koncertu. Tā kā, šķiet, ka ir bijis izdevies vakars un izdevies koncerts un forši kopā būšana. Mēs paši izbaudījām šo koncertu, tad cerams, ka arī klausītāji. Krāslava, mēs jūs mīlam!